aicināsim Lāsmu Kursīti Kozuli un Evelīnu Žaneti Švirksti no biedrības Riktīgi Nice. Nu ko, sveiki, jā, paldies, Sveiki. ka ieradāties. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, nu, jā, varbūt arī pastāstiet, par ko bija projekts, kā radās tā projekta ideja, un, nu jā, tāds aptuveni ieskicēt, ko darījāt, kā radījās. Mēs šodien tieši, kad satikāmies ar Žaneti, norunājām, ka mēs vienu otru sen neesam redzējušas. Un tad mēs norunājām, cik ļoti ilgs laiks pagājis vispār kopš tās projekta rakstīšanas, jo tas iznāk ir aizpagājuši gadu, 2024. gada nogalē. Un tas liekas bija tik sen. Un tad es, protams, attiecīgi atvēru projekta pieteikumu, ko tad mēs tur bijām sarakstījušas. Un tā bija lieta, ko es arī darīju visu projekta gaitā. Jo, tā, kad tu uzrakstīji to projektu, tu saproti, baigie mērķi, viss tik forši, un pienāk projekta realizēšana, un tu saproti, ko mēs tur pierakstījām. Un tad tu vienmēr pārlasi. Un tad es tagad tā arī attiecīgi pārlasīju, un tad mūsu tā projekta mērķis bija veicināt Līvānu novada jauniešu domes sadarbību, tā, lai viņi apzinās savas stiprās un vājās puses, tā, lai viņi saprot savu lomu jauniešu domē, lai saprot to, ka jauniešu dome nav tikai pasākumu organizēšanas aģentūra, kas ir, starp citu, ļoti izplatīts mīts. Nu, tādas lietas, un tad caur to, ka viņi sevi apzinās, jūtas spēcīgāki un lepnāki par sevi. Tas projekta turpinājums bija arī par to, ka viņi iet un stāsta citiem jauniešiem, ne tikai par jauniešu domu kā tādu, bet arī par projekta iespējām. Un jā, vēlos arī papildināt to, ka tieši tādā veidā iepazīstot viens otru labāk arī var izplatīt to jauniešu starpā vispār ikdienā, skolā, nu vispār apkārtnē. Man liekas, manā pieredzē bieži uz šāda veida projektiem ir jautājums, kādēļ tieši tad uz jūsu fona, ka tas ir pa jauniešu domu, tad ir izdomāts, ka tas ir solidaritātes projekts, nevis līdzdalības projekts. Jo viņi bieži varētu teikt, savās lietās ir pāris lietās līdzīgi. Jā. Ja godīgi. Es nezinu. Bet tas, ko es atceros, tajā laikā vienkārši arī kāds sakars vispār biedrībai ar jauniešu domu, jo parasti ar jauniešu domu strādā jaunas lietu speciālists. Tajā laikā, kad rakstījām šo projekta pieteikumu, es strādāju jauniešu centrā Kvartāls. Biju jaunas lietu speciālisti, un tad tādā diezgan ciešā sadarbībā biju arī ar jauniešu domu. Un mēs visu laiku ar jauniešiem domājām, jā, mēs varētu vēl to un to, bet vienmēr tā atduršanās pret finansēm. Tad bija baigi svarīgi, ka mēs varam atrast līdzfinansējumu mūsu iegribām. Un es nezinu, kā tās zvaigznes sakrita, bet tas bija tieši solidaritātes projekts, kurā izvēlējāmies tad startēt. Tā bija pirmreizēja pieredze gan biedrībai, gan arī mūsu visām. Un uzrakstījām, un tā arī tas viss notika. Jā. Godīgi sakot, jā, neatceros, kāpēc tieši šis projekta veids, bet atceros, ka likām galvas kopā un domājām, kādi tad ir tie mūsu visi mērķi, jo gribējās tēkraklus, gribējās aktivitātes, gribējās uzlīmes, somas, visu kaut ko, un tu saproti, mierīgāk. Jā, jo pirmreizēja tāda iespēja, un kāpēc mēs rakstījām tieši caur biedrību, finanšu plūsma bija vienkāršāka. Mums arī kā jauniešiem tas process bija caurredzamāks, caurspīdīgāks un vieglāks. Arī tāda forša pirmā reize jauniešiem redzēt, ka ne viss vienmēr ir baigi sarežģīti. Tā kā nenobiedēt viņus. Jā, un es atceros to pirmo reizi. Vienkārši uzraksta WhatsAppā, vai tev ir 18 gadi? Tā tas viss sākās, starp citu, jā. Jo šajā projektā ir jābūt pilngadīgam. Jā, tā bija. Tātad, ja solidaritātes projektiem ir nepieciešama šī vismaz 5, man liekas, arī ir 5 cilvēki, tātad 18 gadiem, kas veido šo komandu. Nākamais jautājums, tātad, kādi bija tie, ko tad jūs tur tik labi darījāt tajā projektiņā? Mēs sākām ar vienu baigi interesanto lietu, arī sen izsapņotu piedzīvojuma terapiju. Tie, kas zina, tie zina, tie, kas nezina. Tā ir ļoti forša iespēja jauniešiem, citi teiks, izvest no komforta zonas. Man patīk teikt, paplašināt komforta zonu ar dažādām aktivitātēm. Mums bija
finansējums, varējām piesaistīt ekspertus, vairs nebija pašām jādomā, ko tiem jauniešiem parādīt un iedot. Jā, mums bija 2 brīnišķīgas dāmas, kuras ir meistares šajā jomā, un viņas jauniešus izveda dažādos uzdevumos. Ziemā, ārā, augsti. Viņi tur kāpa pa virvēm, dažādus šķēršļus kopā pārvarēja. Es pati gan tur nebiju klāt, jo man bija svarīgi, ka jaunieši paši. Mūsu nav, jo viņi ir pieraduši, ka kāds vienmēr ir no darbiniekiem klāt. Un jaunieši pēc tam atnāk un sūdzās, ak, tas bija tik augsti, bija tas, bija šitas. Bet projektam noslēdzoties un veicot anketēšanu, tas bija tas, ko viņi atcerējās vislabāk. Jā, tas bija tas, tās grūtības ir tās visforšākās lietas. Tad tas bija sākums. Turpinājumā mums bija gan Līvānoda jauniešu domas vēlēšanas, gan arī skolu vizītes. Tajās tika apmeklētas visas Līvānoda skolas, un tajās jauniešu doma stāstīja par sevi, par projektu iespējām. Man liekas, tā bija brīnišķīgs papildinājums jau ierastajai praksei, jo jauniešu doma katru gadu brauc uz skolām. Man liekas, tāda jaunietim pieredze ir ārkārtīgi būtiska, jo es varētu nākt un stāstīt. Un, tas ir savādāk, tas nav tas pats. Turpinājumā tā tagad atcerēties visu. Saukļa izveide? Jā, varbūt tu gribi pastāstīt par to. Jā, mums bija piesaistīta grafikas dizainere, brīnišķīga sieviete, ļoti talantīga, kura kopā ar jauniešiem izstrādāja saukli. Jauniešu domas saukli, tici sev, dari kopā. Un pēc tam citā aktivitātē viņi to vizuāli noformēja. Un tad ar šo saukli arī printējām uz jauniešu domas tēkrakliem. Un tāda vēl viena ļoti forša papildus aktivitāte, kas mums radās projekta laikā, tā kā vēl bonusiņā, bija jauniešu domas telpas izveide. Vienkārši zvaigznes atkal tā sakrita, ka bija brīva telpa jauniešu centrā un bija tukša siena. Un, tā bija perfekta siena, uz kuras šo te saukli arī uzzīmēt. Un, ja jūs kādreiz esat Līvānos, jauniešu centrā, pirmajā stāvā, tur tālāk aizejot, tur ir tā jauniešu domas telpa, tā kā iesaku apskatīties, jo ļoti, ļoti forši jaunieši ir labi pastrādājuši, gan paklāju tur izvēlējušies, ieriktējuši, gan lampiņas salīmējuši. Tā ļoti baibīgi tur ir. Jā, un vēl gribēju piebilst, interesanti arī bija pētīt to, kā tieši izējot no šīs komforta zonas, jaunieši tieši atklājās viens otram un iepazina viens otru labāk. Tieši tajos zemajos punktos, kuros viņi nonāca, kad jau bija tādas laikmas, viss, es vairs nevaru stulītieši uz mājām, vairs neko nedarīšu, nekur neiešu. Un tieši kā atbalsts, kad pieiet viens pie otra, atbalsta viens otru un tieši tā arī saliedājas un iepazīst viens otru labāk. Jā, man liekas tāds paldies, un pirmkārt, un otrkārt, viņa šajos, man liekas, ļoti nozīmīga loma, kāda ir tiem jauniešiem. Mēs jau šeit pieminējam, ka, lai tie jaunieši ietur, mēs te netraucējam, tie jaunatnes darbinieki vai mentori vai kā. Kā jutāties, vai no savas pieredzes, kā bija ar to, cik daudz paši jaunieši darīja, vai kuros brīžos vairāk darīja tie jaunatnes darbinieki? Es biju divās lomās, gan kā jauniete, gan kā jaunas lietu speciāliste, bet tas bija līdz kaut kādam projekta laikam, jo tad dzīvē viss kaut kas kā notiek, tad es arī aizgāju no jauniešu centra, bet paliku projektā un turpināju darboties. Es teiktu tā, tas viss auga. Tas, ja sākumā tā jauniešu iesaiste bija tāda, nedaudz tāds apjukums, ko mēs varam, ko drīkstam, tad projekta gaitā jaunieši kļuva pašpārliecinātāki. Viņi jau paši nāca ar idejām, ko varētu darīt, arī tā pati telpa. Tas jau pašā sākumā nebija vispār runāts, pat projektā ierakstīts. Tā bija tā viņu ekstra iniciatīva kaut ko tādu darīt, kas man likās ļoti forši. Es nezinu, kā tu skaties uz to, man liekas, drīzāk tev jāprasa. Es patiesībā par šo tagad aizdomājos. Un es domāju, vispār personalitātes attīstījās tieši tā arī laika gaitā, un tu mums bija arī kā tas pavadiens, kā pakāpiens vispār, kā mums rīkoties. Jo bieži bija tā, ka mēs nesadalījām darbus kopīgi, mēs visu uzvedām uz viena cilvēka, bet šādi laika gaitā mēs katrs iepazinām savas stiprās puses un darbu sākām arī dalīt un
koordinēt. Starp citu, arī mans novērojums, jā, agrāk bija tā, ka pierast visi vienmēr darbi krita vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Nu, tā kā vai nu tā ir valde vai kaut kādi konkrēti amati jauniešu domē, tad šis projekts tā kā ļāva izpausties arī citiem. Nu, ne ļāva izpausties, bet vienkārši tā notika, ka citi sevi pamanīja citiem bija iespēja parādīt savus talantus. Un, nu, tas bija tas foršais, jā. Labi, un man ļoti patīk uzdot paldies par to un jautājumu šo, kas bija tas augstākais moments un zemākais katrai no jums projekta laikā? Vai arī projekta rakstīšanas laikā jau? Tu gribi sākt? Okay. Labi, es varu sākt. Man zemākais patiesībā varētu būt tas, ka es tikai uz dažām tām nodarbībām tiku, un es vairāk kā tālināti, vairāk kā novērotājs biju. Un bija tā nepatīkami ir, ka es netiku uz daudziem šiem pasākumiem. Tāpēc domāju, tas būtu mans zemākais, jo tad nesanāca tā atklāties savējiem. Un augstākais punkts, es domāju, tāpatās es redzu to, kā ir izauguši mani draugi un tuvie cilvēki. Jā, es laikam nedaudz papildināšu Žanete. Žanete bija mūsu video montētājs. Galvenais un filmētājs. Ja viņa netika, tad mēs paši safilmējām, un tad viņa tā kā samontēja. Jā, viņai tas bija tas attēlinātais darbs. Ļoti labi ar studijām, starp citu saskan. Bet es runāju par sevi. Es negribu teikt, es godīgi sakot, es neatceros tādu baigi zemo punktu. Es atceros vienu smieklīgu punktu, vienu ļoti smieklīgu pagriezienu. Tātad mums bija tie tēkrekli saprintēti, visi ļoti skaisti saprintējam. Jaunieši ar šiem krekliem brauc uz jauniešu domju sajietu. Skaisti bildes, brīnišķīgas, viss ļoti skaisti. Un tad komandas dalībnieks Lobis atsūta bildi. Nu, man reagojas. Uz tiem tēkrekliem rakstīts Līvāvu novada jauniešu dome. Tas šoks, tā neticības sajūta un vienlaikus arī smiekli par to visu. Neviens, ne grafikas dizaineris, ne mēs paši, ne druka, neviens jauniešu domju sajietā, tur bija 100 cilvēki, nepamanīju to kļūdu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki nelasa. Nu, vienkārši tā tas ir. Mēs izlabojām tos kreklus, viss ļoti forši atrisinājās, bet vienkārši tāds dzīves kurios atgādinājums, nu, kaut vai 4 vārdus izlasīt, vēlreiz pārlasīt. Jā, tas bija tas smieklīgākais punkts. Bet zemāko es tiešām šobrīd neatceros. Es tādās ļoti pozitīvās sajūtās pēc šī projekta esmu. Bet tas nozīmē arī, ka noteikti dizains bija baigi labs, ka jau nepamanīja uzrakstu. Jā, ļoti labs. Bija labs. Jā, vai ne? Nu, man liekas, uz šiem tādiem projektiem bieži vien mēs runājam par ilgtspēju un to pēctecību. Vai ir jūtama kaut kāda šī pēctecība jau uzreiz pēc projekta īsākā vai garākā laikā? Tātad jau kāds laiks viņš pagājis, neliels vismaz. Kāda pēctecība vai tāda rezultāts vai kaut kas? Ja godīgs, man būtu jāsatiek paši jaunieši un jāprasa, vai viņiem tas ir. Bet tas, ko es pēdējais zinu, ir tas, ka jaunieši ir savas vizītkartes jau izveidojuši jaunajā šajā dizainā. Viņi ļoti seko tai vizuālajai jaunajai identitātei. Redzu, ka arī plakātus viņi veido šajā stilā, it kā sīkums, bet tas nozīmē to, ka tas, ko viņi tajā projektā iemācījās, paņēma, ir tas, ko viņi turpina. Tas tāds viens mazais piemērs. Kas vēl man tāds nāk prātā? Varbūt tev kaut kas nāk prātā? Sociālajie tīkli arī ļoti attīstās. Jā, starp citu, tā projekta laikā ļoti sociālajie tīkli attīstījās, gan Instagrams, Facebooks un TikToks. Man liekas, tas arī bija kaut kas tāds, kas ļoti palīdzēja. Un vēl, man liekas, ka šis projekts arī bija tas, es gan nepiedalījos tā pieteikuma veidošanā, bet konkursā labākais ir darbā ar jaunatni. Šogad varēja arī jauniešu domas startēt. Un Līvā nauda jauniešu doma dabūja atzinību. Un man ir spēcīgas aizdomas, ka tajā pieteikumā viņi arī minēja šo te projektu. Jo es zinu, ka video rullītī palīdzēja, vienkārši sasūtīju tos materiālus, kas bija arī šis projekts iekļauts. Tā kā tas arī ļoti, manuprāt, svarīgi. Jā, super. Nu, un skatoties uz nākotni, vai kopš tā laika ir bijis kāds cits līdzīgs projekts, vai ir vīzijas par nākošo jau soli? Nu, pagaidām vēl nav, bet es ar jauniešu domu vasaras beigās bijām uz projektu nakti, kuru mēs izdomājām veidot Erasmus Plus projektu. Un patiesībā mums bija ideja un ir ideja un par to, ka varētu dažādas mākslas veidus apvienot, sports, mūzika, dējas, māksla pati par sevi un to visu salikt nedēļā un
Tāda ideja. Projekti mums arī top atsevišķi un kopīgi, tāpēc Mana dzīve forši ir iespēlējusi, ka pēc šī projekta es atkal esmu šāda tipa projektā. Un tas projekts ir apstiprināts. Un šoreiz nevis 7 mēneši, kā šis projekts līderi iedvesmo, bet 12. Zaļie stāsti mājai. Tā kā man brīnišķīgs papildinājums, turpinājums šim projektu veidam. Un kamēr vēl nav 30, tikmēr varu pēdējā vilcienā vēl paspēju ielikt. Bet jaunībā vienmēr sirdī. Jā, sirdī vienmēr. Super. Un varbūt ir kaut kāda tāda atziņa vai ieteikums šeit tiem, kas varbūt vēl plāno vai kur ir idejas līmenī par kādu solidaritātes projektu. Tāda atziņa vai kaut kāds, ko jūs varētu nodot citiem? Manuprāt, es ticu tam, ka vislabāk ir veikt un ievietot tādus uzdevumus, aktivitātes, kur jaunieši cilvēki iziet no komforta zonas, citādāk nebūs rezultāta. Kāds būtu mans ieteikums? Varētu sākt klasiski, realistiski rakstīt projektus, padomāt, cik realistiski būs tās aktivitātes veikt. Ne, visu izdarījām un tā, un vēl ekstra izdarījām, un vēl ar uzviju un ar lepnumu, bet man liekas, tā galvenā lieta visos projektos ir attiecību veidošana. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Man liekas, mums ļoti noveicās, cik mums bija forša komanda. Jo, teiksim, mēs ar Žaneti bijām bijušas Erasmusā kopā. Tur mēs bijām jau mums kaut kāda tāda pazīšanās izveidojusies. Tad ar Lovisu, piemēram, es kopā strādāju vienā kabinetā. Tad jau mums bija vēl tāda cita saikne. Tad vēl 2 jaunietes, Evita un Kate. Ar viņām man vienkārši bija, nezinu kā, bet labs vibes, kā saka. Un visa projekta gaitā bija ļoti svarīgi, ka arī mēs to vaibiņu uzturam. Ka mēs satiekamies nevis tikai Zoomā, ja, vai tur Teams vai vienalga, bet klātienē. Un tad es tur izcepu viņām kanēļu maizītes, piemēram. Man likās, tā kā mana mīlestības valoda, ko es viņām varu iedot, ir kaut ko uztaisīt garšīgi, vai tur pīcu uzcept un tā. Tā ir kā tādi sīkumi, bet tas viss veido to kopējo bildi. Jā. Paldies. Varbūt ir kādi jautājumi šeit no auditorijas vai mums tieši šeit te? Paldies, lielisks stāsts. Man ir jautājums, tad, kad jūs rakstījāt šos projektus, to arī tagad bija uzrakstījis projektu, kur tu minēji, kas tev ir apstiprināts un tiks īstenots, vai rakstot tos projektus, tu ar visu to procesu tiki galā tā kā patstāvīgi, vai tev bija arī kādi padomdevēji, kam tu varēji pavaicāt, varbūt padalīties pieredzē, vai kā kaut ko izdarīt labāk un nepieļaut kaut kādas kļūdas jau tajā pašā sākuma posmā? Jā, kad vairāk to domu formulēšanu tā kā es darīju, jo jauniešiem bija daudz ideju, un tā rakstīšanas tas process, lai gan kopīgs, tomēr es to pieslīpēšanu točnu veicu. Es atceros 9 vakarā piesēdos, 5 no rīta pabeidzu. Bet man bija forša biedrības valdes locekle Marija, kura palīdzēja tādā tieši rakstīšanā, tajā domu formulēšanā, mērķu formulēšanās, tajā, lai viss ļoti loģiski sakrīt. Jo mums ir projektu rakstīšanas pieredze ārpus šī projekta, bet citur. Un tad vienmēr Marija ir bijusi tā, kura tā kā iesniedz, pārlasa visu. Un tad šoreiz man bija tā loma, un tad viņa man daudzas padomas deva, kā labāk šo vai to. Man ļoti patika, ka man arī Lovisa, mēs gan toreiz arī bijām kolēģis, arī pārlasīja. Viņa tā ļoti kritiski. Šitas nav loģiski, šitas ar tā un tā. Es saku, ok, ko mēs varam uzrakstīt savādāk, un tad, ok, daram tā. Tas process, man liekas, ir tāda galvenā tā komunikācija, jā. Jā, man kaut kā, es pat nezinu, ļoti noveicās, jā, ka visi tādi vai pieredzējuši kaut kādos citos jautājumos, vai arī vienkārši ļoti atsaucīgi. Super. Vēl kāds jautājums? Labi, viss labi. Un teiksim jums atkal paldies par brīnišķīgo pieredzi, pieredzes stāstu.